Mēs lidojam kosmosā, mēs braucam ar Teslām, bet mēs nevaram sūdu vilcienus salikt kopā. Kas tas vispār ir? Mēs sēžam pliki uz šitās te... Kāpēc plikam kaut kur jāsēj? 15 gadu vecumā laktēji. Es vai tā izpaužās pubertāte. Ziņas par Latviju, ja mēs gribam neizskt Latvijas vārdu pasaulē. Ieliek blakus Taylor Swiftas bildei. Galvenais, lai Taylor Swift iekožās plātrausī. Protams, ka mums ir viena no negašīgākajām virtuvēm pasaulē. Garšvielu kultūra mums īsti nav. Dilles, vecī, dille! Publicējot savu kāju pirkstus, Baigi grūti būs kaut ko bloķēt ar salauztiem pirkstiem. neslinkojam, nedzeram. Šovakar dzers tikai lohi. 1300 eiro maksā urna. Jā. Varbūt tā ir Latvijas Nokia. Mums kaut kā jāizdomā, tagad, kā no Anetes tikt vaļā. Iedod 5 ar krēslu pa seju. Esiet sveicināti, skatītāji, klausītāji, radio skatītāji, televīzijas klausītāji. Tas jau pavisam drīz būs reāli iespējams. Būs 2-1, jo televīzijā, radio kaut kad Latvijā beidzot apvienos pēc 11 gadiem. Tur ko 11 gadus muļājās, es vēl joprojām nezinu, bet šajā nedēļā izskanēja tāda ziņa, es domāju, kā tas būs. Toreiz gan radio skatīties, gan televizoru, viss būs vienā. Tev nevajadzēs vairs divus dažādus aparātus mājās, vai divus dažādus kanālus slēgt iekšā, ieslēdz vienu, tur viss reizē notiek, ka izstādā kā, jā, multitaskings. Nu, esiet sveicināti. Paldies par jūsu komentāriem. Sāksim ar to. Forši, mums patīk, mēs lasām. Abonējiet mūs, parakstieties, balsojiet un vispārējais, bet tas pats svarīgākais jau reku tur. Kas tev par to sakāms? Tur ir kaut kas... Wow, jā, kaut kas jauns ir parādījies, izrādās, jā. Nu, redziet, es tam mazliet varbūt tādu stāstu izstāstīšu, var sakot. Mēs ar Eglīti pirms, kad tas sanāca, cik tas ilgi jau laiku atpakaļ bija? Jau? Pirms gada. Ja tā ņem. Pirms gada un dažiem mēnešiem. Labi, mēs bijām pirms gada un dažiem mēnešiem Amerikā, un tajā reizē, kad mēs iegājām Denverā vienā vakaru, vienā sporta bārā, mēs laikam nejauši tur tā vienkārši ieklīdām. Ko mēs ieraudzījām? Mēs ieraudzījām daudz jaunu un arī netik jaunu cilvēku sēžam pie dažādu izmēra dzērieniem, un skatāmies ekrānā ļoti daudz dažādas sporta spēles. Un tur nebija tā gluži, ka tur bija viena sporta spēle rādīta. Mēs ar Eglīti, protams, atradām savu līmeņu sportu. Tur kaut kādi cilvēki mēģināja ar gumijām nosisties un vēl visu kaut ko. Tu atceries, vai ne? Jā. Tas bija siema nešanas sacensības un vēl visu kaut kas. Siera ripināšanas un viss šis, jā. Jā, kaut kāds. Un tas, kas ir tas interesantākais, ir, ka tur tā publika tiek noturēta ar visādām, visādiem tur kaut kādām tur akcijām, ņemšanās. Var sakot, tas bija tāds šovs, tā bija tāda ņemšanās. Un tad vienā pusē kliedz, otrā pusē raud, tur kaut ko viens pārdzīvo, tur kāds sit kausus un tā. Un, ja godīgi mēs ar Eglīti tā saskatījāmies, toreiz domājām, ka šī tāda kultūra mums Latvijā vajadzētu, ka cilvēki iet ārā, skatās sporta spēles, teiksim, kaut kādas futbola virslīgas sacensības. Nu, tu netiec varbūt tur uz kaut kādu stadionu, kaut kur tur Liepājā vai Valmierā, bet ir skaista forša televīzijas pārraide, kuras, starp citu, arī mūsu kanālā šeit TV4 rāda, jā, šīs spēles. Kāpēc mēs, piemēram, neejam uz sporta bāriem un TV4 neskatāmies tur kā saka, kopā ar dzērienu? Vai ne? Tad mēs tā izdomājam. Būtu vajadzīgs uztaisīt kaut ko tādu Latvijā, bet tad jau atbraucām atpakaļ un sākām skatīties. Bet ir jau tādi sporta bāri. Protams, ka viņi ir. Un lielākais sporta bāru tīkls Latvijā Olibet ir kopā ar Šovu 8 tagad sanākuši kopā, lai šo kultūru radītu. Un mēs ar Eglīti, kā saka, uzrotam piedurknes un dodamies tagad misijā, jo mēs arī gribam, lai Latvijā ir tik forši un jauki, visiem jautri kopā sporta faniem, kā tur tajā skaistajā, labajā Denverā. Loģisks jautājums, vai mēs tagad nodarbosimies ar fizkultūru vai Šovs 8 tagad pārtaps par kaut kādu šito te sporta raidījumu kārtējo studiju. Nē, kopš kura laika? Es diezgan tālu. Es no sporta esmu
kādu kilometru 15 pagaidām. Eglīt, kopš kura laika sporta spēļu fanam ir jābūt, ir obligāti pašam jānodarbojas ar sportu? Nē, tas tā nekad nav teikts. Dīvāni ēdāji, čipšu ēdāji, dīvāni sēdātāji, čipšu ēdāji, dzērāji, alus ēdāji un dzērāji. Viņi taču nekad neko, kā saka, tādu nav darījuši. Bet pagaidi, nesaki. Atceries, kad mēs fanojām par basketbolu, kad mēs fanojām par hokeju, kurš bija tas, kurš bļāva un ripojām. Smiltēns! Tā ir nirvāna! Sporta bāros jau nav tikai sports, ir jau arī izklaide, ir jau arī humors, un tas ir tas, ko Eglīts atkal savukārt no savas puses varēs piedāvāt. Vai ne? Jā, un arī šeit piedāvāsim skatāmo klausāmo vielu, par kuru prasa, kur ir pazudusi. Nav jau pazudusi, ir gan skatīts, gan klausīts, bet kaut kā netiekam līdz tam. Diez vai arī šoreiz tiksim, jo mums ciemos būs Anete, kur ik pa brīdim pie mums ienāk ciemos, un tad mēs par kaut ko parunāsim, par aktuālo, par visu ko, un reizē ne par ko. Vienkārši, es domāju, palieciet kopā ar mums, būs diezgan interesanti. Jaunais gads ir sācies, un tas nozīmē, ka skolotāji savus skolēnus ved skolu ekskursijās. Un arī, kā saka, mums saimā, kā tādā bērnu dārzā, vecāki, kas ir Ainārs Lesers un Linda Liepiņa, izveda ekskursijā jaunākos saimas dalībniekus, tur Ričārdu Šleseru un to Kristaponu dēlu. Jā, var sakot, izveda ārā paskatīt pasauli. Un, lai nodokļu maksātājs nesašūstu par to, ka redz, kā Kariņš lido ar lidmašīnām un tā tālāk, droši vien, ka Šlesers bija tas, kurš sarunāja ar Ķīnas valdību. Lūdzu, samaksājiet mums par šito. Vai kaut kā tam līdzīgi. Un Ķīnas valdība, protams, ieraudzīja, ka tādi vientiesīši, kas grib, kā saka, kaut ko mazliet vairāk uzzināt par šo cilvēku tiesību pārkāpjošo valsti, ir gatavi, kā saka, braukt. Lūdzu, kāpēc ne? Un, protams, ka tas, kas tur līdzi tika paņemts arī tas klibais, slimais vectēvs Kirsteins, deputāts, jā. Jo, kurš te var zināt, varbūt, ka pēdējais ceļojums cilvēkam, kas to lai zina, jā? Tā kā, tā kā izbizinājās kārtīgi cilvēki, ko viņi tur ieguva, noteikti pilnīgi neko, apskatīja lielo sienu, droši vien apēda kādas varžu kājiņas un atbrauc atpakaļ un stāsta, cik labi tur ir ekonomika un dzīve cilvēkiem. Tā kā Malači, ko es varētu teikt? Vai Latvijā būs tranzīts no tā, vai Latvijā palielināsies ķīniešu turistu skaits? 3 reizes, dāmas un kungi, varat minēt. Zini, man šitas procents atgādina, tā kā tas Daugavpils Čārs Elksniņš bija aizbraucis uz Maskavu uz savu galvu, kaut ko tur parunāt, tāpat Šlesers kaut kur izdomā, ka jāaizbrauc. Ja jau uzsauc, tad jāaizbrauc, vai nepaņems vēl līdzi kaut ko, bet es varu, ka apsvērtēs un kaut kādu sūdu tur ir, ko viņš tur ir darījis un tā, īstenībā, tas nav knaps, tas ir valsts drošības dienests, jo skaidrs, ka viens... Kas tad ir tas, kas tevi tur aicināja, kāpēc tu tur īstenībā brauci, vai tu nodevi tur kādu informāciju, kādu veidu informāciju tu nodevi. Zini, tomēr mēs esam NATO valsts, jā, un tu tie ir opozīcijas deputāti, viņiem jau tāpat tāpat jau defaultā nevar ticēt, jā. Tā kā, tas jau tā izskatās aizdomīgi viss. Reku atrādīja, nē, Knaps arī ir pieslēdzies vērtējis atsevišķu saimnes deputātu braucienu uz Ķīnu savu tur pilnvaru ietvaros, tā kā viņi tur pa pilnu programmu ir paņemti pie pakaļas. Ko vēl es varu pieslēgt, kaut kāds, nezinu, modes policija pavisam noteikti, jo tad, kad es ieraugu Šleseru tajā 90. gadu, tajā opjādas, tajā, es pat nezinu, tad dermantīna durvīs tādās. Dermantīna durvis tās skatās priekšā. Es domāju, modes policija vēl vajag pieslēgt vai kādā paskatāt, tu reprezentēji Latviju, kur tev Sklanderaušs maisiņš bija cienastam. Kur melnais balsāms, kur vēži, ziemo ne, bet kur vēži. Tas ir viss tā dermantīna durvīs arī sakrāmēts iekšā, viņš velk no tur pa vienam.
Jā, tā kā šis man īsti nav skaidrs, kāpēc viņš tur aizbrauc. Un man ir tāda sajūta, ka, ja viņš būtu stāvējis klusi, viņi būtu aizbraukuši, to būtu pasnieguši kā kaut kā, nezinu, savu privātu ceļojumu, viss jau būtu kārtībā, bet pēkšņi brēc, ka, savā stulbumā redz, ko Kariņš, kamēr lido, mēs pa velti aizbraucām. Paga, kā īpaši ar Ķīnu saistībā baigi pa velti, ne? Tā kā. Tur mēs, es domāju, ka kaut ko interesantu mēs dzirdēsim. Es nezinu, man pēc 10 gadiem ir tā kā tās Jūrmala geitas sarunas, un kas tikai nē. Tā kā. Tad, kad Šlesner izraidīs no valsts to, ka viņš ir bijis Ķīnas spiegs, tad mēs arī par to uzzināsim droši vien kaut ko mazliet vairāk. Kāds klauvēja pie durvīm klusu, sniegā atstātas pēdas, zirņu speķi, tas izliktais, kas tur šķīvīts pie durvīm, ir izēsts. Tātad noteikti atlasa Dievs pie mums ir atnācis, bet nē, mīļie draugi. Tā ir Anita Kiseļeva, mūsu draudzene, kura ir ienākusi studijā, te nu viņa ir, un laipni viņu sagaidām ar aplausiem un gavilēm. Pirmais, ko es gribētu mūsu viešņai Anetei pajautāt, ir, vai tu jau esi iepazinusies ar Supernovas piedāvājumu šim gadam? Tikai ar Dana dziesmu. Man patika, kāpēc? Tāpēc, ka es parasti metu loku tām Supernovas dziesmām. Viņas kaut kā izsūdz man dvēseli vienmēr. Tā, ka pēc tam rehabilitācija mēnesi vajag nopietni. Es nevaru. Man tā mūzika kaut kā... ir tāds... Es negribu teikt spāņu kauns, bet kaut kā, vienmēr tāds... nav. Un laikam bija labas atsauksmes par to Dana dziesmu. Un es domāju, labi, jānoklausās. Viņš tur tik ilgi ir bijis tajā mūzikas scēnā Latvijā, noklausījos, tā neko. Es neteiktu, ka tā būs varbūt uzvarētāja dziesma, bet, kā saka, mums latviešiem ir tas kritērijs galvenais, lai nav kauns. Es arī īstenībā diezgan pievienojos tev, jo man atkal ir teiciens, ka tad, kad tu noklausies kādu dziesmu un tev vajag 2 dienas, lai atkal dabūtu atpakaļ to IQ savu, kur tu biji iepriekš. Tad ir problēma, tā ir problēma. Es uz Tumbiņas lielās klausījos tās dziesmas, un man liekas, visam kvartālam bija IQ pazeminājās, tā kā tas ir bīstams tāds precedents. Jā. Tu noklausījies visas, un es redzēju, ka tu katrai veltīji pat vizuāli. Laiku un enerģijas veltu katru gadu jau, cik tas viss pastāv, kāds gadus 10, 11, soties, tas jau ir pienākums, un tur latviešu tauta domās, kas Eglīts nomirs, kas notika, nenoklausījās visu šito. Tā kā. Paldies tev, Eglīt. Es, Aneta, vēl dzirdu tādu lietu, ka tu, patiesībā pat nedzirdu, es to reāli redzu, es ar savām acīm to redzu. Katru rītu, kad es atveru Instagram, ko es redzu, ka tu atkal esi bijusi ārā, augstumā, salā, un tu skrieni. Tagad man ir jautājums tāds. Pirmkārt, kur var iegādāties apavus, lai skrietu šādos laikapstākļos? Tu man tieši sirdī tagad trāpīja, tāpēc, ka šonadēļ es veselības dēļ to nevaru darīt. Bet es īstenībā skrienu ar tiem pašiem apaviem, ar kuriem es skrienu jebkuros citos laikapstākļos, jo es netieku galā ar savu skopuma gēnu un neesmu nopirkusi apavus ar radzēm. Bet man ir tādi apavi ar kaut cik normālu protektoru. Un es esmu dabūjusi arī uzliekamās radzes, kas ir tā kā rītīgi dzelži, bet es neesmu vēl dabūjusi viņas izmēģināt. Manam vectēvam tāds ir, tu uzliec tāds virsū, tāds, un ko tu eji, tad lai nenoveļās uz sāniem. Uz pa sienu kāpj augšā bez problēmām, tur tā kā... Jā, viņas tāds diezgan jaudīgas ir, tu tā uzmauc virsū un tu tā dzelži apakšā. Pie šitām Rīgas ielām mēs varam sākt jau ķirsi vainot, vai vēl joprojām tā ir kaut kāda Ušakona izdarība, vai staķis visi salāģis dēlī, vai beidzot mēs varam sākt ķirsi braukt virsū. Ķirsi ņemt pie ķiršiem varam. Es nezinu. Kaut kā baigi ilgi šitas viss ir tik bēdīgi. Es atceros, ar kādām sajūtām es gaidīju jauno pāru Rīgā. Es biju no tiem naiviem. Tagadējo? Jā, kas domāja un cerēja, teiksim, visu to vārdu, kas nāca pēc Ušakova. Kādām cerībām tur nāca un tur ar tādiem uzstādījumiem. Es taču vēl šodien atceros Inese Andersonu pa priekšu un visu to publiku.
Es taču tā ticēju, es tā domāju, es tad, tik būs. Tā kā saka, Eiropas naudā peldēsimies. Man laikam bija līdzīgi kaut kādu laiku, es sev vēl mānīju ar to domu, ka, tur tā miskasta bija ievārīta tik liela, ka tas paņems gadus, lai to visu izstreptu. Bet, pat jau pēdējā laikā notiekošais un viss tā retorika, kas nāk no Ķirša un viņa komandas, kaut kā galīgi nepārliecina par to vairs. Jau vairs tur nav ko vainot. Man pat ir ideja tāda, ka es ļoti labi pat redzu, ka viņi īstenībā nesaprot, ko viņi īsti dara. Tad tas ir pat redzams. Iespējams. Tu pieminēji vārdu miskasti. Tu esi pamanījusi, es nezinu, kaut kur uz kuras ielas tas bija uz Tallinas ielas, esot nenormāli dārgas miskastes Rīgā uzstādīts. Visi cilvēki ir šausmīgi sašūmējušies. Štuka 300 maksā, 1300 eiro maksā urna. Tagad jautājums ir, kāpēc tāda cena un ko mēs tur tagad varam mest iekšā? Teiksim, ideja, ka tur neko jau parasti, tu vairs neko nevar iemest. Tu tur neataisīt, savu konjaku pudeli var mest iekšā vai kaut kādu savu 14. iPhone. Neko lētu tu nevar, neatvērts. Ka no Ikra burciņa kaut kā tur zīmola apģērbu. Iedomājies, 1300 eiro viena miskasta maksā. Man liekas, ka mēs riskējam ar to, ka kādu rītu mēs pamodīsimies bez šīs miskastes. Jā, tas būs liels zaudējums. Viņa vienkārši kāds būs aizstieps. Es saprotu, ka viņš tur ir vairāks. Tagad, pat šitajās dienās, kaut kāds video, ka internetā klejo apkārt, kur 3 sētnieki pie tās miskastes trietā kaut ko, viens tur mais, viens kaut ko grābi, un tas trešais laikam skatās, lai tie 2 nenospar to miskastu vai kas notiek tā kā. Viņas ir tā kā pieskrūvētas pie zemes, vai kā viņi strādājas īstenībā? Jā, tāda, apaļ miskastu, tāda, kāda mēs nezinu, varbūt, ka to ir darinājis rokdarbinieks. Tu nevari zināt, Eglīte. Kalējs no kaut kādas viduslaiku bronzas. Jā. Būtu kaut kādā butiku smēdē viņš to darījis. Un tas droši vien ir kaut kur Tallinas tajā kvartālā, tāda dārgākā vietā kaut kur varbūt. Nē, Berga bazārā, droši vien. Jāprasa varbūt tas ir kaut kāds nerūsējošs tērauds. Jāpaprasa Laurai Greviņai, vai viņai blakus tam birojam nav kāda smēde, kurā darina kāds dārgs atkritumu urnas vai kaut kas tāds. Tā varētu. Jā. Varbūt tā ir Latvijas Nokia, tas, ko mēs tik ilgi gadus esam meklējuši. Es kaut ko dzirdēju, Eglīte, ka tu teici, ka ministrijas pārdēvēs kaut kādos citos nosaukumos. Tu muldējies, vai tu patiešām tādu? Nē, vienu ministriju patiešām pārdēvēs, un pat jau tīklos ir parādījušās idejas arī visām pārējām. Jā, varam sauks par daram tagad. Varam, daram. Un kāds tas iemesls? Tagad nesaka tikai, ka mūsu draudzene Inga Bērziņa šito ir izdomājusi. Tadām! Nevar būt. Jums ir draudzene. Viņas bildi ir visur klāt šai ziņai, tā kā viņi vai to ir oficiāli izlasu uz tautās, vai zina tas, kas izdomāja, tas palika pelēkais kardināls un teica, Inga, man jau teikt, tu pasaki, tev tā smuki sanāk. Bet rekur ir citas versijas. Aizsardzības ministrija varētu būt Karam, kultūras ministrija varētu būt Garam, zemkopības ministrija Aram un ekonomikas ministrija Aivaram. Finanšu ministrija ir Čunguram, ministra kabinets ir Vadam. Versijas no Tarvidas Sānas, viņa saka, veselības ministrija Svaram, labklājības ministrija Līdzsvaram. Burts saka, visu ministru kabinets kopā ir taram, param, pam, pam. Visu kopā salikt, taram, param, pam, pam. Pīri. Jā, Rolands saka, kultūras ministrija Dzeram. Tas man atgādina šito pašu sāgu ar to mūsu vilcienu. Vilciens. Pēdējā reize, kad mēs runājām, tad kā reiz atkal vēl joprojām vilcieni bija top. Nē, tad jau bija vilcieni topā, un vēl joprojām vilcieni ir topā. Tev ir sanācis, ka tu ieraudzīji to vilcienu jauno. Nē, es neesmu redzējis. Es kolēģiem, kas brauc ar šo vilcienu, ar ļoti lielu interesi prasu, vai tu esi braucis, un kā bija, vai neapstājās. Bet nē, es ļoti ilgu laiku neesmu braucis ar vilcienu Latvijā. Cerams, ka kaut kad sanāks. Bet es nezinu, vai vajag. Es neriskēju, bet es godīgi sakot, kādu laiku neriskēju šo vilcienu braukt. Viņš kaut kur tumsā apstāsies, vilki tev apēdīs. Man atkal ir tā, kamēr es neredzu, tad es neticu.
Es nezinu, jūs jau izrantojāt par to tēmu, kā tas vispār ir iespējams, ka šajā gadsimtā un laikā vilcienu ir tik grūti vispār dabūt strīpas. Mēs lidojam kosmosā, mēs braucam ar Teslām, bet mēs nevaram sūda vilcienus salikt kopā. Kas tas vispār ir? Nu, tā kā... Ko? Mums ir mīskastes par 1300 uz ielām. Par ko mēs vispār runājam? Un ko viņi tur testēja to 24 mēnešus? Kā? Nu kā? Anete, vai tu sklandrausei ēdusi? Esmu, bet beig sen, un es jau esmu dabūjis pa muguru no twitteristiem par šo tēmu. Pastāst, ko tu dari, ko tu izdarīji? Tēma bija par ananāsiem uz picas. Proti, Itālijā viens fuiks izdomāja, ka jēstreka būs tā kā augstā mākslas pica ar ananās, un visi itāļi ir dusmīgi. Un es iesaistījos tajā diskusijā, un kāds man pateica, jā, sklandrausam jau arī tur varētu tomātu mērci iebliest virsū un čedaru pa virsu. Es pateicu, man spēc, man vienalga. Un tas bija viss. Nu, zini, mēs esam ļaunākas lietas par sklandrausu te runājuši. Nu, ko jūs paši domājat par sklandrausu? Mēs ēdam, mēs jau no kurzemes, mēs jau te bez galotnēm runā un viss šitais, un mēs jau no kurzemes, mēs jau lopsē iekš, tā kā mels gar acs, un bez problēma. Rītā vakarā. Zini, ka, ja godīgi, viss ir atkarīgs no tā, kā viņi pagatavo, jo īstenībā var tā gadīties, ka ir negaršīgi tie sklandrauši. Man ir gadījušies, un tam viņi garšo pēc tādas gumija ar kaut kādu tur zaptīti virsū. Bet īstenībā, ja pagatavo viņu ļoti labi, nu tā māk to lietu darīt, tad īstenībā ir ļoti, ļoti ok. Es neteiktu, ka sklandraus ir slikts, bet Eglī, kāpēc tu sklandraus pieminēji šajā reizē? Tāpēc, skaties, mēs jau te pagājušo reizi runājam, kas tur šitais teitas, kā tur to Taste Atlas, ja, ir pateicis, kaut kāds senāk pateicis, ka skandlaus ir 5. neēdamākā lieta uz planētas, un pēc tam vispār nolika latviešu virtuvi tā līdz ar zemi, simtiekā neiekļāva kaut kādā tur pirmspēdējā, 2 iepriekš pēdējā vietā kaut kur. Bet ko es tagad lasu nedēļas laikā? Lija grasās ar reklāmas rullīšiem sociālajos tīklos reaģēt uz internetu vietnes Taste Atlas publicētajiem topiem, kuros sklandraus sacīts par 5. negaršīgāko ēdienu pasaulē, bet latviešu virtuvi par vienu no sliktākajām Eiropā. Klausies, kas darīt nav ko Lija? Kā? Nē, viņi ņēmuši ir vērā to, ko mēs viņiem teicām. Atceries, ko mēs viņiem teicām? Mēs viņiem teicām, ka vajag kā saka, ieguldīt Latvijas naudu asinsdēsas reklamēšanā. Ja? Tātad CNN izlikt... To es atbalstu. Jā, CNN tieši vajag maksāt, paņemt naudu no Rail Balticai un samaksāt to naudu asinsdēsas reklamēšanai CNN. Un ik pa pusstundu 30 sekundžu klips ar asinsdēsu, lai tas viss vienkārši ieborēt smadzenēs cilvēkiem, ka Latvija ir asinsdēsu valsts. Un paskatīsimies, kas no tā sanāks. Es domāju, ka baigās lietas varētu būt. Arī mūsu aptaujas dalībnieki 47% uzskata, ka tiešām vajag atņemt naudu Rail Balticai un jāizterē šī nauda ir asinsdēsas starptautiskajai reklāmai. 28% uzskata, ka Taste Atlas dieviņam ik pirmdienas uz sliekšņa ir jāatstāj zirnīši ar speķi. Ja? Tās ir 28%. Un 25% uzskata, ka jāņos jālec pāri sklandraušu ugunskuram. 25% uzskata, ka šādā veidā mēs atlasam iepatiksimies. Nu tā. Ja skatās no sklandrauša griezuma, tad, protams, ka mums ir viena no negaršīgākajām virtuvēm pasaulē. Come on, nu tā kā... Rēti, kurš latviets ir pagaršojis sklandraus, bet ja ir, tad, nav es tā, drīzāk teiktu, ka nevis negaršīga tā virtuve ir, bet viņa ir garlaicīga. Drīzāk tā es to varbūt traktētu. Jo kas tad bet garlaicīga kādā ziņā tā kā vienveidīga? Nu, viņa tāda, nu redz,
Kā tu varētu varbūt tā pateikt, kad tev ir gaļa, kā tu gaļu ēd? Tur gaļu var cept vienā vai otrā kaut kādā veidā, ja? Bet, redz, piemēram, garšvielu kultūra mums īsti nav, vai ne? Tur nav garšvielas. Dilles, vecī, dille! Dilles. Tas ir Mums vajag diļu festivālu. Diļu festivāls. Garšvielas viņam nesot. Šitādi apvainojumi izteikti. Mums nav garšvielu kultūra. Mums visa kultūra ap vienu garšaugu. Es uz ielas vairs neiešu ārā tagad kādu laiku. Jā, dille, jā, pareizi. Es kaut kā nebija iedomājies. Dille ir. Ja mēs tā lēnā garā īstenībā skatāmies, tad varbūt kaut ko mēs varam salasīt, jo Latvijas dzer arī ķīmeņu tēju. Es nezinu, vai kaut kur vēl pasaulē dzer ķīmeņu tēju. Tu arī dzer ķīmeņu tēju? Man likās, ka tikai sievietes, kas baro ar krūti, dzer ķīmeņu tēju. Es laktēju, tāpēc nevarēju saprast, kāpēc es 15 gadu vecumā laktēju. Tas var kaut notiek. Māma, kas ar mani nav kārtībā? Es domāju, tā izpaužās pubertāte. Es domāju, ka tā izpaužās pubertāte. Jauniešu eksperimenta. Tādiem skuldīgās tā bērnība. Atgriežoties pie šitās tās negaršīgās virtuves, man vairāk fascinē tas, kā lieta tā vietā, lai kaut kur vienkārši atmest ar roku. Tas ir kaut kāds portāls, kaut ko ir pateicis, viņi taisīs reklāmas rullīšu un tagad taisnosies visai pasaulē. Nē, vispār jau mums ir garšīga virtuve. Tu sasodīts uzstājas savu aptauju, kaut kādu saki, ka pīci ir plakans sūds un suši ir ķēpa. Kāda starpība? Tas ir tāds, Ej melnajā PR. Patiesībā nevis stāsts, cik mums Latvijā ir labi, bet cik visā pasaulē ir sūdīgi ēdieni. Mēģina visus pārējos degradēt. Latvijas pasūta grāmatu. Nē, es tiešām domāju, ka viņi to ideju no mums ir paņēmuši. Un labi, ka tā, jo tas nozīmē, ka tur pareizā virzienā roka. Jā, lai tērē to naudu, man patīk. Mums liekas, ir tik daudz, ka nekad nav bijis, protams, galā. 300 mīskastes uz ielas. Klausies, es to nesīšu mājās un grūtos laikos. Es būšu tas, kas nospērs to mīskastu. Es nesīšu mājās un grūtos laikos uz Lombardu. Nesīšu, ne? Roku darbs. Es pa gabaliņam griestu un nestu uz veikalu apmainīt pret pārtiku. Es vienkārši aizrulētu. Es nezinu, ko jūs tik sarežģīts pieejas izdomāju. PMLP ir iznākuši tagad klajā ar vārdiem pagājušajā gadā, kādi ir bijuši populārākie vārdi. Es mazliet nolasīšu. Tātad meiteņu vārdi ir Emīlija, Sofija, Amēlija, Alise, Anna, Emma, Marta, Paula, Estere un Dārta. Zēni – Olivers, Marks, Roberts, Jēkabs, Gustavs, Adrians, Emīls, Ričards, Teodors un Markus. Un man te ir jautājums, man tādu uzreiz arī droši vien komentārs ir. Man šķiet, ka mēs sākam lēnā garā atgriezties pie tādiem latviskākiem vārdiem, un vai tas nevarētu būt tā kara ietekmē? Ne? Anete, tev tā nešķiet, vai man, piemēram, tikai varbūt tā liekas? Es to tendenci īstenībā novēroju jau pirms kara. Es to vienkārši izsacinu. Jā, es to izsacinu, jo es biju stāvoklī ar savu otro bērnu 20. gadā, un tad jau bija šīs te vēsmas kaut kādas. Tāds latviskāks, vai ne? Jā, viņš varbūt nebija tik ļoti topos, vēl neparādījās, bet tās vēsmas jau bija, jo es atceros, ka to es arī spriežu pēc kaut kādām bērndās grupiņām, kā sauc manu bērnu dārziņu grupas biedrus un tam līdzīgi. Viņi varbūt nebija nonākuši līdz topiem, bet pamazām. Tas, ko es redzu, ir ne tikai latviski, bet arī tādi ļoti veci vārdi. Teiksim, ausma, austra un māra. Šādi te vārdi sāk parādīt. Jā. Un es pati savu dēlu nosaucu par Krišjānu jau 9 gadus atpakaļ. Krišjāns ir ļoti, ļoti stiprs vārds. Es domāju, ka vajag jau arī to latviskumu tā pagriezt senajā gultnē atpakaļ. Piemēram, varētu būt labi vārdi zēniem sklandis, rausis, dillis, dilla. Meitene varētu būt kīnza. Raudene kīnza. Jā. Skaļi izlēs klandis, rausis, un man uzreiz nāk prātā, ka
Es brīnos, kā vēl neviena šajā reģionālajā presē, zinu, kur rakstas draudzīgos saržus, tur par kaimiņu uzņēmēju, tā ka kāds tev izdomājas jau pseidonīmu, tur mūžīgais tas jokotais Sklandis Rausis saka, ka varam pārsaukt par darām. Tu varētu pirmais būt tāds feļetonis seglīts, savu slēju sākt, ar pseidonīmu Sklandis Rausis. Nu, tad redz, kā Amēlija, Alise, Anna, Emma, Marta, tiešām tie ir veci vārdi. Ester arī ir veci vārds. Paula arī ir veci vārds. Dārta arī ir. Jā. Nu, baigi klausies. Man kaut kā likās, ka tas ar kāru atgriežās, bet izrādās laikam, ka Latvietī ir sāk nostiprināties pašapziņa, vai arī viņš nevar vairs samaksāt par Netflix abonementu un vairs nevar ietekmēties no visādiem seriāliem. Visādi jau. Vai arī tas, ka jau ir par daudz visu Kevinu un Jenniferu un visu pārējo. Tā ir sīko atspārnīgi. Viens otram kož kājā. Anete parunāja ar bērnu. Bērns Es dzirdēju, ko tu teici. Sirēnis, bāriņties, viu, būs klāt. Vēl atgriežoties pie tā latviskuma, pie tiem sklandiem un raušiem, ja? Ka reku sklandu raušu meistari, izrādās viena no lielākajām sklandu raušu meistariem Latvijā ir Dženeta. Nu kā tas iet kopā? Ko? Dženeta Marinska. Tas tāds suitu vārds. Tas tipiskais suitu vārds, jā, nezinu. Tur pat Sindija un Mendija blakus mājās, jā, dzīvo. Bet pieķeramies tematam par Rinkēviča reklāmu Signei Baumanei. Vai tu dzirdēji, Anete, par to kaut ko? Nē, es dzirdēju. Es dzirdēju, es redzēju kaut kādu screenshotu no kāda Amerikas mēdīja, un es atceros teikumu, ka tā kā first openly gay president, Tas jā. Var sakot, viens no tiem tabloid New Yorkas laikrakstiem ir uzrakstījis tādu nelielu īsu kolonu par to, ka Latvijas prezidents ir sociālajos tīklos ievietojis publisku atbalstu Signei Baumanei viņas ceļā uz Oskara nomināciju vai kaut kā tam līdzīga. Tas tā pasniegts. Un ka tas esot tāds pirmais laikam gadījums, ka valsts pirmās amatpersonas iesaistās šajā tādā šovbiznesa promotēšanā un tā tālāk ceļā uz to. Man liekas, forši uzslaba. Un it īpaši labi tas ir tas, ka šī kolona tika blakus publicēta Taylor Swifts bildē, kas automātiski pievērš uzmanību. Jā, tā kā taktiski ļoti pareizi. Jā, man liekas, ka angliski ir tāds labs vārds wholesome, kas šo apzīmē, un man liekas, tas parāda to mūsu Latvijas pīļu dīķu pozitīvo pusi, ka mēs esam tāda maza čupiņa un visi to prezidentu var sasniegt maks caur vienu cilvēku. Un, piemēram, man kolēģei māsas meita pat ar prezidentu kopā cēsīs nofočējās tajā zinātnes centrā. Tā kā visi viņu kaut kur ir redzējuši un satikuši, roku paspieduši. Un, tas ir tāds foršs moments. Baigi labā ideja, tad skatās visus šitos ziņas par Latviju, ja mēs gribam neist Latvijas vārdu pasaulē un Sklanderaus gala beigās izcelt saulītē. Mums jāliek blakus Taylor Swifts bildē, kas milzīgs plakāts Taylor Swifts vainīgi un apakšā Sklanderaus. Tur adreses tāda un tāda. Noteikti Taylor Swifts endorsements tam Sklanderausam varētu ļoti nākt par labu. Tikai tas ir tas, kur Lijai būtu jāskatās. Es tagad iedomājos, cik tas varētu izmaksāt. Tas varētu tiešām izmaksāt visu Real Baltikas budžetu. Es pieļauju. Tas varētu izmaksāt tiešām. Jā, es domāju, ka tas varētu izmaksāt visu Real Baltikas un Air Baltikas biznesu. Tur uzreiz mēs atsakamies no lidmašīnām, no vilcieniem, lūdzu, Sklandraus. Bet galvenais, lai Taylor Swift iekožās Sklandrausī vienreiz Super Bowl. Es gribēju teikt, tur tajā. Es domāju, ka mēs esam jau stratēģiju izdomājuši. Jā, un mēs sēžam pliki uz šitās plītiņas un domājam, tas gan bija labs lēmums, ka mēs šitā izlēmām budžetu iztērēt. Jā. Kāpēc plikam kaut kur jāsēž? Tāpēc, ka tu jau visu tās drēbes esi atdevis. Tu esi atdevis drēbes, tad viss. Es teicu, ka es atdevuši vilcienus un lidmašīnas. Es neteicu, ka es atdevuši drēbes.
Okay. Es kaut kā tādu dzirdēju nepareizi. Tieši tāpēc arī sēdēsim pliki, ka visi pēc tam mūs atņems, un tāpat būs nodokļos. Atcerieties, cik jauki mēs visi dabūjām Taylor Swifta, iebarojām šito sklandraus. Un tagad, mīļie, jums ir... Tagad mūsu bērni par šito maksās. Jā, cepiet sklandraušus, atstājiet depozītā receptus un visu šitā rīvējiet burkānus. Jā, un ejiet strādāt uz ministriju, kuras nosaukums ir Daram. Tas ir ļoti svarīgi. Daram ministrs sklandis ir ausis. Viss saslēdzās. Šķirstu dienasčos tīklus redzu Evikas Silingas bildi un paraksts. Jaunajā izdevumā Evika Silinga saka, es būtu džess. Tas ir tik dažāds. Un es domāju, te ir vieta aptaujai, kas vēl varētu būt Evika Silinga. Piemēram, manas versijas, es būtu metāls. Tas ir tik smags. Es būtu hip-hops. Tas ir tik melns. Es būtu šlāgeris. Tas ir tik lipīgs. Es vienīgais nevaru iztēloties, kā tas varētu būt lipīga silīga. Kā tas varētu tā šlāgeris, tā kā arī lipīgs soris. Tā kā tu saki, tu noklausies Eirovīzijas kaut kādu to dziesmu un tev intelekts, pēc šlāgera man arī tāda sajūta, ka es dzirdu, man gribas tā ieiet dušā. Gribētu teikt, ka tu pēc šlāgera tu tā kā jūties lipīgs, jā, vai kaut kā tā. Jep, tāds nelabi lipīgs, tā kā sklandaraus, un tur pa virsu tā ķēpa, kas tur tiek uzgāsta, kaut kā tā. Nevizualizējam šito, bet tā kā jā, tad Evika Silinga varētu būt metāls, hip-hops vai šlāgeris. Jā, un skatītāji, klausītāji, šī ir mūsu jaunā arī aptauja, līdz ar to tad mēs arī šo liekam jums priekšā. Jums ir jāizvēlās viens no šiem 3 variantiem un jāiesaistās balsošanā. Ko dabūs balsotājs? Droši vien kaut ko lipīgu. Tā, labi. Tad mums kaut kā jāizdomā, tagad, kā no Anetes tikt vaļā, kā no viņas atvadīties. Tā. Es arī gribēju paprasīt, varbūt tev riktīgi ir kaut kas tāds nodots ar Anetes, tā kā akmens uz akmeņa nepaliek tā, ka pēc tam bailes soc medijas slēgt iekšā, kā uz dzeltenā prese raksta. Anete, Kis no Twittera nevienam nezināmajā šovā pateica to un to un to. Zini kā, tas ir iemesls, kāpēc man Twitters ir slēgts, jo, tas kādreiz var beigties nelabi. Es vienmēr atkal pamanu to, ka tu katru otro dienu esi gatavs kādam ķēbelim augt pa ģīmi. Bet tas man tik ļoti patīk un patiesībā asociējās, īstenībā ar tevi asociējās, jo tad, kad tu strādāji pie manis, man arī likās, ka tu uz mani šatad skaties tā, ka tu gribētu man ar kaut kādu dzirnaku. Apskautāt taburēti pa seju, kā viņi raksta. Jā, tā kā es ļoti to asociēju. Iedod 5 ar krēslu pa seju. Kad šo šovu sponsorēs? Nezinu. Es iedīju Alsungas sklandaraušu rūpnīcas drīzāk. Tie, kas ražo gumijas apakšiņas tiem sklandaraušiem. Un pārgājienu apaviem pie viena. Jā, tas ir viens un tas pats, to var divējādi izmantot. Tas sauc par aprites ekonomiku. No pārpalikumiem tā ir prezervatīvs, ja? Labi, tas šajā reizē ar Aneti viss. Jā, mums nav nekādu citu vairs tēmu, par ko runāt īstenībā. Mums visas tēmas ir izrunātas. Aneti, paldies, ka tu piedalījies. Turi mūsu visu, kā saka, izglītību un intelektu augstu līmenī un novēlu tev ņiprus tvītus un Instagram postus. Jā. Paldies. Labi. Paldies. Superīgs novēlējums. Mūsu jaunais segments, kur mēs runājam par sportu, mazliet varbūt citādāk nekā to dara sporta studija mūsu konkurējošajā kanālā, vai varbūt to dara arī šī paša kanāla dažādie raidījumi, kurus jūs noteikti skatāties ļoti cītīgi un uzmanīgi. Šovs 8 par sportu paskatīsies uz to mazliet no tādas sociāla, kā to varētu nosaukt, tādas sociāla antropoloģiski tāda skatījumi, jā, tāda sports, sports. Vai ne? Bet ne gluži var būt tieši tāda sports, tur būs pirmajā vietā.
Tas, ko es gribu pateikt, liels uzslavas mūsu tenisistei Ostapenko par skaisto Austrālijas triumfu gājienu, uzvarēto WTP 500, kā viņš saucās, WTA, laikam, 500 punktu turnīrs. Tas jau ir kaut kas grand, un tagad šīs skaistais uznāciens arī Austrālijas atklātā čempionātā. Tas ir vispār fantastiski meistarīgi. Es novēlu Aļonai ne tikai top 10, bet top 5 un arī top 1. Viņa to ir pelnījusi. Un ar to cītību, kā viņi tur raketi, kā viņi kliedz un brēc uz tiem skatītājiem. Wow! Jā, un uz tiem skatītājiem, uz tiem tiesnešiem. Tas ir vienkārši skaisti. Tas ir skatāms, tas ir baudāms, tas ir īsts latviešu meitēns, kurš cīnās, es teiktu tā, vārda tiešajā nozīmē cīnās. Man liekas, ir viens hokejists, kas ir piedzīvojis tādas super augšas un super lejas šajā aizvadītajā nedēļā. Tas ir neviens cits kā Elvis Merzļikins. Viņš ir paziņojis, ka patiesībā tur sākās viss tā epopeja ar to, ka viņš tā kā gribēja iet prom no tās komandas, bet viņš pats negrib to pateikt, jo tad tas uzreiz maina līgumā tur kaut kāds nosacījums. Bet tad viņi izlaida laukumā, viņš uzvarēja spēli, un tad viņš tā kā bija ļoti, ļoti priecīgs atkal. Tā kā nevarēja īsti saprast, vai tad, kā saka, viņš grib prom no tās komandas, negrib prom no tās komandas, bet tā kā beigās, laikam jau tomēr viņu ceļi ar komandu ir šķīrušies, un Elvis Merzļikins visticamāk tuvākajā laikā būs jaunā hokeja komandā. Un Latvijā, protams, ziņa numur 1, es domāju, ir kalnu slēpošana. Mēs esam liela kalnu slēpošanas valsts. Dženifera Ģērmane. Vai tik Eglīte tā nebija tā, kas vinnēja Afganistānas čempionātā? Kāzu kalnu slēpošanā, kaut kā tā, jā. Kaut kas tāds bija. Viņa Itālijā bija tātad sarīkots Afganistānas nacionālais čempionāts, un man liekas, tur mūsu Dženifera Ģērmane arī kaut kur, vai tik nebija tā, ka ņēma kaut kur dalību. Jebkurā gadījumā viņa ir atkārtojusi vairākas reizes, tātad pēc kārtas savu šo te nobrauciena labāko vietu. Man liekas, bija 8, ja es pareizi labi atceros no ziņām. Bet, jebkurā gadījumā apsveicam, mums ir tagad pievienojusi latviešu nacionālajiem sportiem arī kalnu slēpošana. Ja par tenisa sistēmu nezinu, kā Ostapenko ar humoru izjūtu, bet es saprotu, ka amerikāņu tenisa sistēma ir diezgan sūdīga ar humoru izjūtu. Skaties, ja šitādu bildīti nopublicētu, es tur redzu parasti vienkārši karikatūrīgi tāds, draudzīgais sarš, ko varētu sklandas ar ausis uzzīmēt vietējā laikrakstā par vietējo tenisa turnīru. Bet ASV Tenisa asociācijas sociālajos tīklos pirms sezonas pirmā Grand Slam turnīra Australian Open publicējuši šo te attēlu ar visiem sacensībās izliktajām amerikāņu tenisistiem. Vēlāk šito te attēlu nācās izvākt, jo skaties, tenisistei Koko Gauffai ir diezgan slikti ar humoru izjūtu. Viņa pateica, ka tas ir briesmīgi, ka tas ir sliktākais, ko viņa jebkad ir redzējusi. Es nezinu, viņa nav redzējusi manas zīmējumus vēl. Un vēl Jessica Pegula arī attēlu komentēja dažos vārdos. Mēs esam tik neglīti, viņa rakstīja sociālajā tīklā. Tad gal beigās šitas tika izvākts ārā. Šis ir tādā South Park stilā, vai ne? Viņš ir tādā Dienvidu parks tāds kaut kāds, ne tā kā, vai kas tas ir? Es neatceros tagad no galvas, man pirmā asociācija tie neglītie bērneļi kaut kādi Molteni 90. gāja teļļukos. Okay. Nav svarīgi. Es ceru, ka mūsu tenisa sistēma ir ar humoru daudz labāk. Un Eglītim arī sāk sports patikt, jo skaties, es te domāju, jāpainteresējās par sportu, kas un kā, un es uzduros tādai MMA cīkstonai, Peidžai Vanzatai, un viņi visādās ir baigi populāri cīkstoni, un viņi ko ir pateikusi, ka ejiet jūs ratā, es OnlyFanā izveidošu profilu, viņi izveido, viņi tur izskatās pēc visas spriežot vienkārši wow, viņi paši pat ļoti apmierināta ar visu to, viņi apgalvo, ka vienas dienas laikā viņi nopelna vairāk nekā visā UFC karjerā kopā, Klausies. Bet to biznesu mēs darām. Mīļās sportistes, kas mums, vai ne? Un,
Es teiktu tā, jūs atverat mierīgi OnlyFans, jums jau tur nekas traks nav jādara. Vienkārši tikai un vienīgi publicējat savu kāju pirkstus katru 3. dienu, ja? Un cilvēki jums maksās naudu par jūsu kājas īkšķa publicēšanu. Un vēl ir, te man uz tām bokseriem pirmajā reizē iekrita profesionālā boksere Ebony Bridges, viņa iesauka ir Blonde Bomber. Nu, es jau negribētu, kur dari, atnāks Blonda Bomber, tad tu redzēsi. Es jau negribu satikties ar viņu. Un viņa medijos parasti nonāk ar to, ka viņi sverās, pirms boks mačiem, bet viņi sverās vienkārši super seksīgā tādā outfitā, sauksim to tā, kādā outfitā, tur jau bez maz nekā vairs nav, jā, un kas ir noticis? Viņi to liek Instagramā, nevis OnlyFanā, un Instagram ir viņa to kontu nobloķējusi. Viņi pa brīdim nobloķē, saka, tur neatbilst mūsu komunas standartiem, viss tas blā, 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 ko viņi tur raksta, jā, un uz ko šitā dāmīte ir pateikusi, ko? Es esmu bokseri, man darbs ir radīt sāpes otram cilvēkam. Principā tā kā bija Instagram, nebloķējiet šo te dāmu, viņa aizbrauks pie jums un mazliet parunās, un jums vienkārši baigi grūti būs kaut ko bloķēt ar salauztiem pirkstiem, tā kā esiet uzmanīgi, jā. Un vēl, ja mēs runājam par sporta dīvainajām lietām, tad arī savu laiku bodybuilding čempions, un viņš arī aktieris un bijušais Kalifornijas gubernators Arnolds Švarcnegers Minhenē ir aizturēts, izrādās, par nelegālu pulksteņu ieviešanu. Viņš nebija nodeklarējis muitā šo pulksteni, 35,000 nabaks dabūja samaksāt sodos un nodevās, bet tas smieklīgākais tajā visā stāstā ir tāds, ka kā viņš tika tur vazāts pa to policiju un par tām bankām un tā. Viņu aiztur un tagad nopratina. Labi, viņš ir gatavs sadarboties, viņš ir gatavs visu parakstīt, tur darīt, viņš ir gatavs tos sodus uzreiz samaksāt. Viņi tagad saka, labi, regu, te mums ir karšu, tas karš mēs tur uzrakstam 35,000, un tagad, kārti tagad norēķinies. Izrādās, viņam tas, viņam tas ar kārti viņam neiet tas karšu automāts. Tad viņi nabagu velk uz tuvējo banku. Aiziet uz to banku, izrādās, viņiem nav banknotes, ko izdot. Izrādās, nav viņiem 35,000 tajā bankā. Tad ir kaut kāds viens peškins sameklējis citu karšu to lasīšanas aparātu. Un tad beigās kaut kā viņi pa kaut kādiem vairākām, tur kaut kādām stundām ir tos 35,000 no viņa paņēmuši. Tā ka tas ir kaut kāds šovs, smieklīgs komēdijas šovs, kurā ir iesaistīta vācu policija, muita un Arnolds Švarcnegers. Ja to visu filmētu, droši vien kāds labs seriāls sanāk. Tas man atgādina to, ka Eglītis pirms algas, dienu pirms algas pērk algas tā. Pusotras algas man sanāk par šito karti. Tā šajā kartē man ir vēl tik daudz naudīgi, reku skaidrā man ir bišķīt šitā, tā zinu, Vācijā uz banku. Tā ir tāda lāpīšanās. Vienā bankā ir tik daudz banknotes, vienā ir tik daudz, tā. Dienišķie virsraksti, viens no labākajiem virsrakstiem tieši pēc jaunā gada svinībām, pēcsvētku depresijām visā janvārī ir, kāpēc tik grūti ir nedzert, vaicā portāls, nezinu kāds sadaļā laiks sev. Kāpēc mēs nespējam izturēt kaut mēnesi? Un man ir tāds jautājums, ko? Mēnesi? Kāds iztur mēnesi? Cik tev ir bijis ilgākais skaidrā periods? Man ir bijuši kaut kādi pāris mēneši, bet tas ir tāds, tas bija sen, un tas, kas to vairs vēl atcerās. Bet, ja godīgi, tas, kas man patīk šajā ziņā, ir, ka tiek lietots vārds mēs, tātad viņi jau attiecina uz visu nāciju, ka mēs, viņi jau skaidri zina, ka mēs visi kā Latvijas nācija nespējam izturēt. Diez vai, kā saka, tur žurnālists uz sevi to būtu kaut kā attiecinājis. Okay. Nākamais virsraksts. Tas ir tavā ziņā kāds bēdīgs slavens Igaunijas klubs tiek pārdots, un man tagad interesē tas otrs teikums, ko tu vari nokomentēt. Jā, var sakot, es vazājos pa Delfiem, un es laiku pa laikam mēdzu iet arī kaimiņu valstu ziņu mēdījos. Un, lai es viņus saprastu, tagad jau tiek piedāvāts ļoti labi, ka tu vari pārtulkot angļu valodā
visas tās igauņu un lietuviešu ziņas. Un tas, kas pievērs manu uzmanību, bija šis virsraksts. Tātad, tāds bēdīgi slavens naktsklubs centrālajā Igaunijā tiek pārdots. Un otrs teikums ir It's the kind of place where kakas can have a good time. Tātad, tā ir tāda vietiņa, kur kaks var labi pavadīt laiku. Tātad, kas tulkojumā no igauņu valodas ir uz angļu valodu ir kakas, un kas angļu valodā ir vārds kaka, es joprojām neesmu līdz galam izdomājis. Bet šis ir skaists virsraksts. Vienkārši, kā nāk pa durvīm iekšā, es tādu, kakas. Labi. They can have a good time here. Aizvadītā gada nogalē bija tās gods vai tās briesmas vai tā nelaime pabūt Džilingera filmā Ekstāze. Jāsaka, tā ir viena no sliktākajām filmām, kāda ir uzņemta vispār, es gribētu teikt, pasaules vēsturē. Un tas ir iemesls izgudrot laika mašīnu, lai aizbraukt atpakaļ un aizliegt Džilim un visiem pārējiem vispār tuvoties kinokamerām, scenārijiem un tā tālāk un tā tālāk. Filmi ir tik slikti, kā pilnīgi gribas mazliet paraudāt. Un, ja nu gadījumā kāds ir samaksājis naudu, droši prasiet atpakaļ Džilingeram savu naudu par to, kā jūs redzējāt šo filmu, plus vēl kaut kādu morālu kompensāciju. Es ļoti ceru, kā pats Džils stāvēja pie kinoteātra durvīm un nokaunējies atdevu naudu par biļetēm tiem cilvēkiem, kas nāca no seansa ārā. Filmā nav ne erotikas, nav ne seksa īpaši skaisti attēlota, principā ne drāmas, ne aktierspēles, ne visa kā tā, ko piesolīja varbūt visa reklāmas kampaņa. Filma ir uzņemta pēc Račko, es nezinu, kā viņai tagad uzvārds, bet tas arī nav svarīgs, kaut kā tur tā vana bija erotiskā romāna, un es domāju, bļāviens Džilī, kādi ir tie pārējie romāni, ja tu izdomāji, ka šis ir tas, šis ir ekranizēšanas vērts gabaliņš. Kādi tad ir tie pārējie romāni? Visa ideja tur ir tik uzpūsta, tik tāda no pirksta izzīsta, tas izskatās tik neticami, tik neiespējami. Katrs kadrs tev rada vēlmi sist ar plaukstu papieri. Gal beigās tev sāp gan pieri, gan plauksta. Ja tu gadījumā tu esi izcīnījis savu vietu zem saules vēl līdz seansa beigām. Kas ir pats dīvainākais, tad šīm te murgam ir tā kā, seriāls vēl klāt. Tā kā, ja kāds skatās šo garo seriālu, varbūt uzrakstēt komentāru apakšā, cik slikts ir tas, jo es nespēju iedomāties gadījumu, kad, filma ir 2 stundu tīzeris seriālam. Kaut gan, protams, seriāli pēc filmu motīviem nav nekas jauns pasaules kino praksē. Šis gadījums ir tas, ka filmai Ekstāze ejiet lūdzu ar lielu līkumu, bet, ja tomēr, tad, kā saka, riskējiet paši. Nikolas Keidžs laikam lēnām atlapsta, jo vienā brīdī, kad viņš bija pilnīgā bankrotā, viņš arī pilnīgā sviestā bija sagājis, man liekas, garīgi un mentāli un fiziski, un viņš filmējās visos sūdos pēc kārtas. Un nevelti pāris gadus no vietas pasaulē eksistēja tāds jēdziens kā sliktās Keidža filmas. Tur bija ko redzēt, mēs arī paši esam nereiz vien ierēkuši par Nikolas Keidža filmām, tā kā tur nekas labs nevar būt. Dream Scenario ir filma, kur es šajā reizē saistībā ar Nikolas Keidžu iesaku noskatīties. Tiešām es iesaku nevis tāpēc, kā baigais mēsls un rēcīgs Keidžs, bet tāpēc, kā forša ideja, kas tur notiek. Tur onkulītis, ko attēlo Nikolas Keidžs, bet jāpiezīmē uzreiz tas onkulītis ir tāds ar pliku pļāšku, tāds nūģis, tāds galīgi ne pēc tiem skarbajiem večiem, ko Nikolas Keidžs pieredzis ir attēlot savās lomās, lai arī kādā trešā viņš filmētos. Un šīs onkulītis strādā par pasniedzēju, un tad viņš pēkšņi sāk rādīties cilvēkiem sapņos. Vieniem, otriem, var sakot, ļoti daudziem cilvēkiem viņš parādās sapņos, un tādā veidā viņš kļūst par mega slavenību, bet pēc kaut kāda laika tie sapņi izrādās ir baigais sūds un notiek sliktas lietas, un cilvēki sāk ienīst to onkulīti, kurš rādās viņiem sapņos, gal beigās tur ir visādas asiņu jūras un kas tikai ne, tādi murgi no visa tā izvēršās. Tā kā ideja ir forša. Tāds Nikolas, ja jūs spējat iedomāties Nikolasa Keidžu, Fredija Krīgera settingā ar latviešu Novas asociācijas vadītāju pensionāru klubiņā Bruklinā paskatu, tad šī filma ir tieši tā, kas jums ir nepieciešama. Ir interesanti, ir forši, mēs iesakām paskatīties, vismaz pamēģināt.
Nu, un galu beigās, ja jums ir tikpat slikta humora izjūta kā man vai Petersonam, un ja jūs skatāties šovu 8, tad visticamāk tā arī ir, mēs jums iesakām seriālu Ted. Tātad par to runājošo plīšu lāci, kas nav Vinnijs Pūks, bet kas ir Rupeklis un kurš par seksu vien joko, rasistiski joko, par seksu joko, neiecietīgi joko par visu ko. Šis ir prequels abām filmām, kas bija uz lielā ekrāna, kur Teds tusējās kopā ar Marku Wahlbergu un pirmajā filmā arī ar superburvīgo Milu Kunisa. Protams, ne Wahlbergs, ne Kunisa nav šajā seriālā. Šis seriāls notiek 93. gadā. Tas ir apmēram kaut kādus pāris gadus pēc tam, kad tas Teds kļuva par pasaules sensāciju kā runājušais lācis. Un tagad viņš visiem ir pieriebies tā, ka maz neliekās, un viņš ar savu to čomu tur tusējās pa mājām, apmeklē skolus, priekš par seksu, runā pretī vecākiem. Var sakot, tāds sitkoms ar ļoti lielu melnu humoru, cinismu un ironijas piedevu. Joki, protams, tur ir tā so, bet kaut kāda kopējā noskaņa tā kā Family Guy, varbūt tā kā Simpsonos, jūs saprotat, kur pus tas vēl, tikai visam klāt tur ir runājušais lācis. Tas šajā reizē skatām vielā viss, mēs tiksimies pavisam drīz, jo mēs turpinām skatīties zilos ekrāns, ko arī jums iesakam, arī lielos ekrāns un visādas ekrāns, kāds vienos skatīties. Tiekamies! Šajā nedēļā sanāca ar vidu kārtējo reizi tur pabakstīties visādas lietiņas, un beidzot vidām ir normāls drošības kods. Man prasīja ievadīt drošības kodu, un es 3 reizes lasīju, vai tiešām es redzu to, ko es redzu. Un es redzu skaidrā franču valodā merde. Merde. Tiem, kas nezin, merde ir tas pats, kas šit vai kaka vai krievu 3 burtu vārds, ja? Tā kā drošības kods merde vidā, EDS-ā. Lūdzu. Futurmāma saka, paprasīja austrālietim, kā viņam izklausās latviešu valoda. Teica, ka mēs izklausāmies pēc kaut kādām mārām, it kā mēs runātu zem ūdens un kaut ko burbuļojam. Un tad vēlreiz pēdējo reizi atgriežoties pie Šlesera vizītes Ķīnā, man ļoti patīk šis vizuāls, un ne tikai man tīklā ļaudis ar to dalījās visdažādākajās versijās. Var sakot, Šlesers ir nopublicējis savā kontā maziņu video, kur Linda Liepiņa izjauc kubiku, un tur ķīnietis, kas tur ko saliek. Un Ainā Šlesers raksta, ķīniešu robots saliek kubiku Rubiku 3 sekundēs. Un ko mēs visi asprātīgie lietotāji darījām, mēs nogriežām mazliet šādi. Un viss iespēlējās pavisam jaunās notīs. Tātad nogriežot to ķīniešu puiku nost, paliek kadrā tikai Linda Liepiņa ar kubiku Rubiku rokā. Un teksts ķīniešu robots saliek kubiku Rubiku 3 sekundēs. Lūdzu. Tad dodamies katrs atpakaļ tur, no kurienes mēs esam nākuši. Es dodos atpakaļ uz savu Alsungas klandraušu rūpnīcu. Tu, Eglīte, dodies pie tām miskastēm, ja, ko tu tur uzpasēji un sargā. 1300 skrūvējuši nost. Jā. Tad katram mums ir savas lietas, kas ir darāmas. Kā saka, neslinkojam, nedzeram. Šovakar dzers tikai lohi. Kā saka, saņemamies. Un galvenais aizējām arī kādu foršu sporta spēli noskatīties Olībet bārā. Tas ir tas, kas mums tagad visiem būs jādara diezgan regulāri. Un mēs ar Eglīti uzpasēsim, lai jūs to darītu. Piedalieties arī mūsu aptaujā. Aptauja šoreiz ir par Eviku Siliņu un viņas dažādiem agregātu stāvokļiem. Tieši tā. Un pierakstieties šim kanālam. Pierakstieties, starp citu, mēs esam arī Spotify. Es zinu, ka daudz no jums varbūt negrib skatīties uz šīm sejām. Tad jūs varat klausīties mums Spotify un arī skatīties Spotify. Tas ir smieklīgi. Bet varat, izrādās. Eglīte, ko tu vēl piebeigsi uz beigām? Ko es piebeigšu? Neko. Man jāiet tā miskas skrūvē, tad tev jāiet sklandaraušu ceptu, tad mēs tiekamies pēc nedēļas. Un lai jums vienkārši izdodas draugi un lai izdodas mums dziesma un biešu lauki un lai izdodas zvans. Labi, čau! Lai jums izdodas draugi un lai izdodas man dziesmas un biešu lauki un lai izdodas zvans.